Ja tu pats īstībā pasmējies par tām savām kļūdām, neviens cits jau vairs par tevi nevar smieties. Es jau biju pirmā, kas jau pasmējās par to. Šis ir podkāsts Drosme kļūdīties, kur dažādi cilvēki nāk un dalās savos drosmes stāstos. Es esmu Dārta Menziņa, un kopā ar tevi es iedvesmošos klausoties šajos stāstos. Un mēs arī šajā podkāstā negribam slēpt savas kļūdas, un mēs gribam vairot cilvēcīgo kopā. Tā, čau, sveiciens visiem klausītājiem un skatītājiem. Pie mums šodien ir atnākusi Egija Gailuma, kas ir uzņēmēja, šobrīd līdzīpašniece NGCell, bet plaši zināma arī ar tās bijušo uzņēmumu Oxdrive un arī CTB vadīšanu. Un, protams, arī, kas vēl šim visam klāt nāk, laureāte Forbes 30 zem 30, un ja vēl kaut ko klāt vajag, tad, protams, viņai arī ļoti rūp dzīvnieki, kas šo tēlu vēl vairāk paspodrina. Un papildus tam, ja es pareizi saprotu, tavs lielais mērķis ir uztaisīt, protams, tev daudz liela mērķi, bet viens no lielajiem mērķiem ir arī uztaisīt kādreiz dzīvē fondu. Priekš darbiniekiem, dzīvnieku patversmēs, priekš viņu algām. Precīzi. Vai vispār ir vēl kaut kas, ko tu vēlēsi šim pievienot klāt? Tev vēl patīk sports, to es vēl zinu, ka tu ar sportu. Jā. Čau visiem! Man prieks būt šeit, man prieks, ka tu man uzaicināji. Ja vajag vēl papildinājumu, tad auto. Auto, jā. Kā hobijs vai kā visur gājais visās jomās? Kā hobijs, bet, protams, arī ikdienā man patīk braukt ar mašīnu, jebkuru mašīnu, principā, man patīk braukt. Arī ar žiguli es varu braukt. Bet īpaši tādi, piemēram, es nesen biju tieši apmācībās pie Valtera Zviedra uz tā kā autosporta apmācībām, kur tu brauc pa trasi ar viņu Porsche. Tas arī ir man ļoti sirsniņai tuvu. Fantastiski. Tad es gribu varbūt sākt ar tādu ļoti atžgārnu komplimentu, bet man vienkārši jau gribas to pieminēt, jo man liekas, tas ir kaut kā arī tā zīmīgi, ka tad, kad es pirmo reizi par tevi uzzināju, tas jau bija pirms kādu laiciņu atpakaļ, es atceros, kā es nosūtīju vai kaut kādu interviju ar tevi vai kaut kādu rakstu ar tevi savai vienai no labākajām draudzenēm, un viņa man pēc tam atbild: Dārta, kāpēc man viņa besīja? Un mēs tā kā abi sākām rakties un saprotam, ka mums vienkārši, ka tu esi tas tēls, kādas mēs gribam būt. Veiksmīgas, gudras, ar labām vērtībām, tur spējīga, skaista. Un arī es ievēroju, kad raidījumā Generation Famous, kad tev arī teica šo, kad tu esi tā perfektā sieviete. Un vai tu pati... kā tev ir šo dzirdēt, un vai tu jūti to sajūtu sevi? Jā, es esmu tā sieviete, vai arī tev vairāk ir tāds, kad forši paldies par komplimentu, bet es uz to tā nefokusējos. Jā, laikam drīzāk otrais. Paldies, es tiešām to novērtēju dzirdēt, es ļoti patīkam to dzirdēt, bet nē, man nav tā, ka es ietu ikdienā pa ielu, es esmu tāda un šitāda. Viss kļūst krāsaināks, tad es paiet garām. Vispār nē, man patīk kaut kādas lietas par sevi, ir lietas, ko man gribētos sevi izravēt. Man liekas, kā mums visiem, es nezinu, vai ir kāds, narcisi droši vien ir tie, kuriem liekas, ka viņi ir ideāli, bet man liekas, tādam normālam cilvēkam pašam, protams, liekas, šits nav ideāli, tas taču nav ideāli. Vienmēr ir kur piestrādāt. Jā. Bet labi, bet tad tiem pāris cilvēkiem, kas vēl nezin, kas tu esi, vai tu varbūt gribi pastāstīt, ar ko tu ikdienā nodarbojies, kas ir šī brīža tavas aktualitātes? Jā, tātad, kā tu minēji iepriekš, tātad tas pats droši vien sākums lielākais bija Oxdrive, vai viskaļākais pieteikums droši vien tādā publiskajā vidē, kas bija Tesla car sharing, pēc tam pievienojam dažādus citus tos elektroauto. Un tagad, attiecīgi, es aizgāju pilnībā citā nozarē, enerģētikā. Mums ir uzņēmums, kas ir tad kā jaunās paaudzes enerģētikas uzņēmums, kur mēs brīžam pat tā ļoti drosmīgi piesakam to, ka mēs tev, kā ja tu, piemēram, tev ir rūpnīca, mēs tev pa lielam varam nodrošināt pat dažbrīd pilnīgi enerģiju bez maksas. Tu vienkārši varēsi izmantot elektroenerģiju bez maksas, kas ir tāds ļoti drosmīgs pieteikums, jo tas ir tas citreiz kā azartspēles, jo nevienmēr tas var tā sanākt, bet šobrīd mēs redzam, ka mēs varam noteikti
ievērojami samazināt tās izmaksas elektroenerģijai, plus nopelnīt tev vēl papildu naudiņu. Jā. Tā kā līdz ar to, un šajā mēs nokļuvām patiesībā pateicoties tam carsharingam, jo tur mums palika pāri automašīnu baterijas no Teslām. Mēs tās baterijas no sākuma izmantojām, ražojām elektroenerģijas tādus kā krātuves no baterijām, ko mēs domājam, ka mēs viņus tagad ražosim, un tas būs mūsu bizīts. Bet tad īstenībā organiski soli pa solim mēs nonācām patiesībā tieši tajā programmatūrā, elektroenerģijas pārvaldībā, tradingā un visā tajā. Līdz ar to tā ir tā profesionālā puse, kur šobrīd es esmu, tad viss par un ap enerģētiku. Mums bija tikko vēl arī elektroautos servis, bet to mēs tomēr arī beigās pārdevām vienam no mūsu lielākajiem klientiem, jo mēs sapratām, ka, ja tu gribi uzbūvēt tādu tiešām lielu bizīti, tādu stipri ārpus Latvijas robežām, ka ir jānofokusējas uz to vienu biznesu. Un mēs kaut kā visu laiku mēģinājām, ka laikam tā sajūta, tas FOMO, kur tu gribi gan to, un tad mēs vienkārši pieņēmām lēmumu, ka nē, pamēģinām tagad pāris gadus tikai vienu biznesu. Skaidrs, ka hobiji var būt dažādi, un tu vari tur kaut ko darīt paralēli, bet tādu reālu biznesu, ko tu fokusējies, mēs izvēlējāmies vienu. Un viss pārējais ir tādas tā kā hobiji, automašīnas, tur palīdzēt dzīvniekiem, sports, jāšanas sports, un tas viss tikai nāk klāt, jo es laikam pilnīgi vienu lietu tikai caur 24/7 nevarētu darīt. Jā, un tur arī es iepriekš minēju, ka priekš tevis ir ļoti svarīgi, kad tie panākumi nāk veselīgi, kad tā kā ir tas balans. Un es nezinu, vai tev tas tā dabīgi nāca, vai tu to iemācījies caur, tā teikt, kļūdām un tad... Zini kā, caur ļoti lielām kļūdām. Tā, kad es mācījos vidusskolā, man liekas, tas sākās ar vidusskolu. Tad, sākās jau patiesībā pamatskolā, bet vidusskolā bija tāds īpašs periods, biju superaktīva. Es biju nevalstiskajās organizācijās, es iestājos jaunatnes politikā, politiskajās partijās, kur viņiem tās jauniešu nodaļas. Es biju dzīvnieku patversmē, tad es mēģināju uzsākt tur visādus bizīšus paralēli, tur visādas trakas idejas. Sportoju skolā, gatavoties iestāju eksāmeniem, jo es gribēju ļoti tikt Zviedros. Un tad vienā brīdī vienkārši bija tā, ka es gāju gulēt pārsvarā ap 2 naktī un celos 6 no rīta. Un tā kaut kādu visu vidusskolu, man liekas, un arī pēc tam augstskolas laiku. Un es nonācu līdz tam saucamajai veģetīvai distonijai. Ko, protams, ka tajā laikā tam pat nebija tik tāds skaists vārds un termins. Es gāju vienkārši pie ģimenes ārstes un neviens nevarēja saprast, kāpēc man ir kaut kādas tās panikas lēkmes. Un tad laikam tas bija tāds augstskolas kaut kur periods, kurā es sapratu, ka šitas nav ok, ka es tā nevaru. Pēkšņi tu, brauc autobusā uz mājām, tev sāks panikas lēkme, tu domā, kur likties, tagad lekt ārā no autobusa vai ko darīt. Un tā es sāku īstenībā tā ļoti izteikti vairāk pievērsties veselības jautājumiem, sportoju kopš bērnības. Bet tad es sāku tieši vairāk domāt, kas man vispār ir jāēd, jo es gaļu nēdu kopš es biju pavisam maziņa. Un līdz tam brīdim, attiecīgi līdz kaut kādai vidusskolai, augstskolai, es pat nedomāju par to, vai tā kā man būtu jāpiedomā pie tā, ko es ēdu, vai es ēdu vienkārši kartupeļus ar salāti, un tas būs gana. Tā ka tas ir kaut kur tas periods, aptuveni, kad es sāku tam pievērsties, un tad jau ar katru gadu tu vairāk uzzini, vairāk iemācies, noklausies podcasts arī par veselību, dažādi viedokļi, un tad tu pamēģinā vienu lietu, pamēģini otru lietu, un tad jau tu saproti, pie kuras tu jūties labāk. Jā, man liekas, tā bišķiņa aizplūst no tēmas, bet man liekas arī ļoti svarīgi pieminēt par arī tur trauksmēm un panikas laikmēm, ko es esmu iemācījies. Varbūt man nav bijusi panikas laikme, bet man ik pa laikam ir trauksmes, kad no vienas puses viņas tik kaitinoši, jo liekas, ka viņas limitē, vai arī tur panikas laikmes arī, bet īsumā viņas tev piespiež pastīties, kā veselīgāk sakārtot savu ikdienu, ka tu to pašu vari darīt, bet sev harmoniskāk. Un tas ir ļoti, ļoti vērtīgi. Bet man ir jautājums, vai tu jau pirms leci šajos visos biznesos, kuros tu esi bijusi, tu esi zinājusi tās nozares, vai tev ir bijis tāds, nezinu, kas te īsti ir, bet lecam iekšā un ar laiku iemācīšos? Drīzāk šī pēdējā versija, jo es jau nezināju, kādās nozarēs es tieši gribu. Es zināju no bērnības, es nezināju, ka tā ir uzņēmējdarbība, jo viņi nebija tik stilīgi tajā laikā. Pirmkārt, mums nebija arī baigi sociālie tīkli, ka mēs bijām maziņi. Tā kā man nebija arī neviens apkārt uzņēmējs, bet man gribējās to darīt. Es vienkārši to nesaucu par uzņēmējdarbību, man vienkārši gribējās kaut ko pašai darīt. Tā kā man jau bija pirmā pasākuma aģentūra, internetu veikals, viens, kurš tā arī nerealizējās, viens, kurš realizējās. Un tad īstenībā carsharings jau nāca caur to Citybee.
kur vienkārši nāca tā iespēja būt par to country manageru tieši City bija laikā, un tad pēc tam es aizgāju prom, un tad nāca šī ideja par to, ka, hei, bet ir tā neaizpildītā niša, kas ir tas premium elektrosegments, kur vienkārši tā kā neviens spēlētājs neko tādu nepiedāvāja. Un redz, un tagad arī enerģētika. Enerģētika nāca arī no tā kāršēringa ļoti organiski, jo mums palika baterijas, mēs domājam, ko darīt ar baterijām. Tālāk mēs sākām no baterijām likt tās sistēmas. Mēs sapratām, ka tā kā mēs cīnāmies tagad ar Ķīnu, nav lielas jēgas mēģināt uzvarēt Ķīnas ražotājus, un tas noved atkal jau tālāk pie tā, ko tu vari darīt vispār ar tām baterijām. Tad dziļāk jau jēga. Tā ka viss tas kaut kā sākās, un tā pasākuma aģentūra savukārt bija no tā, ka tas bija augstskolas laikam pēdējais gads, kad es sapratu, ko es varu darīt, bet man nav naudas. Man nav bagātu vecāku, kur var kaut ko nolikt, vai kāds, kas man grib vienkārši tāpatās iedot naudu. Tad es mēģināju izdomāt, ko es varu darīt bez naudas, kur kāds man ir gatavs samaksāt uz priekšu. Un tad es sapratu, pasākumi. Tā kā, ja es organizēšu pasākumus, aiziešu pie tevis un es pateikšu, ka, hei, 70% priekšapmaksa, un tad tu man samaksā pēc tam atlikušo. Bet tas man liekas pilnīgi traki. Tā kā es klausos, un tāds, malacis, bet lai es šodien spētu tā, un man noteikti noderētu, ja es tā spētu, bet tas noteikti trauks man paķertais tā, ka es domāju, ak, Dievs, tagad nezinu, kā šis viss notiek un lec iekšā, bet vai tu gūsti to kaifu no tā, ka tev ir jāpierāda, vai nezinu, kas ir tas, kas tevi, jo es ticu, ka varbūt pasākuma vadīšana nebija tas, par ko tu tur nenormāli interesējies, vai varbūt bija, es nezinu. Neinteresējos. Tas bija tieši kā organizēšana, bet es noteikti ķeru no tā kaifu. Es noteikti, man ļoti patīk, ka tev ir kaut kas jauns un nezināms, un kā tur kaut ko izdarīt. Un man ļoti patīk būt tam outsiderim, kurš tieši nav no tās konkrētās industrijas, jo tad, man liekas, tu vari atnest tādas jaunas idejas, un tur ļoti daudz kļūdīties, bet caur tām kļūdām tu īstenībā beigās atrod to ritīgi krutāku risinājumu. Vismaz tā man liekas, un tā mana pieredze rāda. Jā, tāpēc es no tā vienkārši ķeru kaut kādu to kaifu, bet es ceru, ka es spēšu arī būt kādā industrijā pietiekami ilgi, ka tas neaizies kaut kādā brīdī, ka tev visu laiku prasās tad kaut ko nomainīt, lai būtu tā jaunuma sajūta. Bet tad tavuprāt, lai kaut ko veiksmīgi izdarītu, tev nav jau jābūt eksperta līmenī. Vispār ne. Jo man liekas, ka tas bieži vien man atrunā tāds, bet es jau vēl neesmu gan gudra tajā jomā, tāpēc es varbūt tur vēl nē, bet ka varbūt tieši ir jālec iekšā un tad iemācies to. Man liekas, tā ir tāda klasika cilvēkiem, ka viņi no sākuma grib visu izzināt un tikai tad iet tajā iekšā. Un es piekrītu tam, ka tev kaut kas ir jāuzzina iepriekš. Bet skatoties, kā mēs visos bizīšos gājām, mēs burtiski, ir tas teiciens tāds, angliski viņš skan ļoti tā trāpīgi, es centīšos iztulkot, ir, ka būvēt startup vai būvēt uzņēmumu ir tāpat kā lekt no klints lejā, un kamēr tu krīti, būvēt lidmašīnu. Un tas ir tieši tas, bet, manuprāt, ja tu veltīsi to laiku, patiesībā tagad klints augšgalā uzbūvēt visu lidmašīnu, būs jau pagājis, es nezinu, tur piemēram gads, tikmēr tas, kurš lec lejā, viņš tikmēr būs jau viņu paspējis uzbūvēt 3 mēnešu laikā, nevis gada laikā. Tīri tāpēc, ka tu vienkārši, tev ir tas spiediens, ka tu gribi ātrāk iet uz priekšu, jo viena lieta, tu arī mazāk saproti un zini, tāpēc tu vairāk riskē. Jo tev liekas, ka tas nav baigi grūti, un tikai tad tu saskaries tām grūtībām, bet tad jau tu esi pārāk tālu iekšā tajā, lai vairs atkāptos, un tev vairs īsti nav variantu. Un man ļoti patīk tā sajūta to, ka es pati sev vienmēr grūžu iekšā tajā, ka nav jau vairs variantu. Tā kā there's no way back. Viss, turpinam iet uz priekšu, un pat ja tajā brīdī liekas, ir grūti, bet vienkārši nav vairs ceļa atpakaļ. Tu esi jau kaut kādam kaut ko apsolījis. Tas laikam ir tas, ko saka par to 3 sekundžu likumu, ka vienkārši izdari to uzreiz un tikai pēc tam domās, kā. Nē, bet tas, viss pēc šīs sarunas iešu un nodibināšu kaut kādu crazy uzņēmumu. Un tad domāšu, kā tikt no tā ārā, un tad teikšu, bet Egijai viss izdevās. Nē, bet ir jau lietas, kas nesanāk arī. Ir jau lietas, kas nesanāk. Ne jau vienmēr būs 100% tā veiksme, bet, zini kā, ja tu darīsi 10 reizes to 100%, kāda no tām reizēm būs tā veiksmīgā. Jā. Bet tad, kas tavuprāt, līdz šīs dienas Egijas versijā ir bijuši tie galvenie pagrieziena punkti, kas tev, un tam nav jābūt obligāti ar saistītam darbu, varbūt kāds tev pasmaidīja, un tev bija tāds, tas var būt dažādos līmeņos. Es atceros īstenībā, man liekas, ļoti klišejiski, bet es ļoti atceros vienu sarunu,
ar vienu manu paziņu, kurš mēs bijām pusdienās. Un man ambīcijas vienmēr bijušas ļoti lielas jau kopš agrīniem laikiem. Un es atceros, ka es viņu dalījos. Man liekas, tas bija tikko pēc augstskolas vai kaut ko tāds. Es viņu dalījos, ka tur man būs. Es neatceros precīzi, ko es stāstīju, bet kaut kas par to, cik viss būs skaists, cik viss būs labi, cik viss būs kruta un tā tālāk. Bet tādā pozitīvā ziņā, ka mēs vienkārši stāstām, ko tu gribi izdarīt, kā mēs tikko esam absolvējuši, ko tu gribi. Un es atceros, kā viņš tā ļoti pasmīkņāja par to, ka nolaidies uz zemes. Tas nebija domāts tā kā, ka lai mani atrunātu, bet viņam vairāk bija tāds, hei, nolaidies uz zemes, būsim reāli. Dzīvē jau nav tā. Kāda iespēja, ka tu tā kā tiksi. Un es vēl neesmu tikus tajā līmenī, ko es viņam stāstīju. Es vēl tur neesmu. Bet es atceros, ka man laiku pa laikam tā saruna ir tik ļoti iekrita galvā, ka tas ir attiecīgi cik jau vairāk kā 10 gadus atpakaļ, un es vēl joprojām to sarunu atceros. Bet tā ir tāda pozitīvā ziņā, jo viņi nebija domāti ļauni. Viņa bija vairāk tāda, kas man lika tajā brīdī padomāt, cik mēs esam ļoti paši sev ieliekam tajos rāmjos. Yeah. Jo īstenībā viņš ļoti pats vai nu sevi vai kā bija ielicis rāmjos, ka tā nevar, tie ir kaut kādi tur īpaši cilvēki, kas tur nonāk tajā līmenī, kur es gribu. Un man tas laikam vienkārši lika nodomāt, nē, es pierādīšu, ka tev nav jāpiedzimst kaut kādā īpašā ģimenē, tev nav jābūt kaut kādām drausmīgi īpašām spējām, bet ka tu vienkārši, ja tu esi izlēmis, ka tu to gribi, tu vari tur nokļūt. Jautājums, cik ļoti tu to gribi. Jo bieži vien, man liekas, cilvēki grib tikai tāpēc, ka tas izskatās skaisti Instagramā, bet īstenībā viņi maz tik ļoti negrib tās lietas sasniegt. Piemēram, viņiem īstenībā patīk tā dzīve, kur viņi ir, un tad tas ir pilnīgi ok. Tev nav nekādas nepieciešamības darīt kaut ko tu negribi. Un tad līdz ar to tas noteikti ir viens no tiem punktiem, kas, man liekas, man ļoti, ļoti nospēlēja. Otrais punkts nav konkrēta diena, bet par to tevis pieminēto dzīvnieku aizsardzību. Ka es kaut kur tajā jaunībā sapratu, kāpēc gāju politikā jaunībā. Man likās, ka es aiziešu no sākuma kā jauniešu tajā nodaļā, un pēc tam es kļūšu par politiķu, un es mainīšu visu tur dzīvnieku aizsardzības likumus, un es palīdzēšu cilvēkiem, un viss būs tik skaisti, un man bija tāda baigā utopija. Un tad, kad es tur kādu laiku biju kā jaunietis, un es pēkšņi ieraudzīju, ka bet tas īsti tā nestrādā. Tas īsti nav tas, kā es to biju iztēlojusies savā galvā, to idealizējusi. Un tad es sāku domāt par to, kas ir citi veidi, kā es varu palīdzēt. Un tad tā ir tā otrā puse tam dzīvnieku aizsardzībai un vispār palīdzēt kādam citam, kā es varu palīdzēt, ja es pati neesmu savā ziņā ietekmīga, bagāta un tā tālāk. Skaidrs, man vēl ir jātiek līdz tam visam. Šobrīd tas ir tikai tādi mazi ziediņi, kur mēs esam. Un tad es reāli tiešām varu palīdzēt. Tas pats tevis pieminētais tas fonds, kas ir tā mana arī idealizētā lieta, ko es gribu sasniegt, ir šis fonds, kurš pēc tam kā subsidē šīm dzīvnieku aizsardzības organizācijām un ne tikai darbinieku algas. Jo iedomājies, cik tas būtu brīnišķīgi, ja Coca-Colas mārketinga vadītāja strādātu dzīvnieku patversmē. Kāds būtu ietekme dzīvnieku patversmē, ja viņai mārketinga komanda būtu tāda, kā ir Coca-Colai un citiem? Kad cilvēki rautos, ka es gribu dabūt darbu. Tieši tā. Bet viņi nevar, bet patvērsme nekad nevarēs atļauties, izņemot, ja būs šās fonds. Un tagad tas ir tāds otrais punkts, kas noteikti man ir dzinis uz priekšu un vēl joprojām dzen uz priekšu. Tās tādas uzreiz divas lietas, ko es uzreiz tā iedomājos. Pārējais ir droši vien savārstījums no visa, kā Ričards Bransons ir bijis mans absolūts idol, kopš es biju maziņa. Visus viņa raidījumus skatījos un pēc tam grāmatas un viss man likās tā es gribu dzīvot. Jo viņš dzīvoja tieši to vieglumu, ka viņš ir uzņēmējs, bet vienlaicīgi viņš pārģērbs par sievieti un lidmašīnā tēlo stjuartu. Man likās, es gribu to jautrību, es gribu to fanu, es gribu to piedzīvojumu tam visam klāt, ka tas nav tāds tikai tu sēdi tā nopietni un kad viss ir tā perfekti. Es negribu tā, es gribu tā, lai ir traki, lai ir tas kaut kāds adrenalīns tam visam klāt. No malas izstāst, ka tu jau veji tajā virzienā, un es gaidu to tavu grāmatu, kad mēs visi pārējām, mums būs tāds, mēs gribam kā Egija tieši tā un tā. No tavas mutes dievausīs. Tieši tā.
Bet vai tev liekas, ka šobrīd tu esi tajā nozarē, kur tu gribi būt, vai arī, jo es atceros, ka vienā no intervijām tu teici, ka tev ir kaut kādas 50 biznesa idejas pierakstītas, tagad viņam vēl vairāk, vai tu tā kā nelimitē sevi ar nozarēm, bet vairāk uz to, kā tu gribi pati kā cilvēks profesionāls augt? Jā, idejas es turpinu pierakstīt, bet šobrīd kā enerģētika, man liekas, tā kā šobrīd, vismaz, ja tu man jautā šodien, man liekas, krutākā nozara, kādā tu vari būt. Jo, man liekas, tā ir tāda neizsmeļama nozara, jo, piemēram, kad mēs bijām kāršēringā, man ļoti patīk, tas, jo kāršērings ir tāds dzīves stila bizness, un man viņš ļoti patīk, viņš liekas seksīgs un tāds arī ar tādu riktīgu adrenalīna devu klāt. Bet, ja es viņus tagad salīdzinu abus, tad man liekas, tu pat nevari viņu salīdzināt. Cik enerģētika ir daudz milzīgāks, tik ļoti nozīmīgs topiks, kurš nekad nebeigsies. Vai būs Covid, vai būs krīze, vai būs vienalga kas, enerģētika nekad nebeigsies. Tas ir tā kā baigais stūrakmens visam. Un līdz ar to, tāpēc šobrīd man ļoti tur patīk būt, un es ļoti jau esmu iztēlojusies un sapņoju par to, kā mēs būsim milzīgs uzņēmums un varēsim iegādāties citus uzņēmumus, bet līdz tam mums vēl jātiek. Bet viss tas jūs esat ļoti jauns uzņēmums. Super jauns. Tas ir tiešām. Uz gadu. Es domāju, tad pēc višķiņa laiciņa tad tas noteikti arī piepildīsies. Bet lēnām pārējot tēmu par kļūdām, es gribu tevi citēt, kur tu runāji par kļūdām, un tu teici: mums ir šausmīgi grūti atzīt savu kļūdu, it īpaši, ja esam citus cilvēkus pārliecinājuši par to, un pēc tam izrādās, ka tā ir kļūda. Un nonākam tādā kā strupceļā, bet īstenībā tam ir atrisinājums. Un es gribēju jautāt, vai tev šo sakot, tu pati domā arī savā dzīvē par kādu piemēru? Un jā, varbūt tu gribi kaut kā to pakomentēt, jo man liekas, ka ļoti var sarunāt ar to, ko tu sāki. Jā, es ļoti, ļoti mācos atzīt kļūdas. Jo tas way out, vai tā izēja, jau patiesībā ir vienkārši atzīt. Un man patīk, ka tagad ļoti bieži arī daudzos dažādos podkastos tiek runāts par to, ka tu vari mainīt viedokli. Jo ir kaut kāds tas stereotips, ka, apmēram, ja man ir šis viedoklis, es viņu apmēram nedrīkstu mainīt. Pat ja es viņam vairs neticu, man ir jāizliekas, ka es viņam ticu. Jo es taču citus cilvēkus arī par to pārliecināju. Bet, ka tu drīksti mainīt viedokli, jo mēs augam, mēs attīstamies, mēs uzzinām jaunu informāciju, jo varbūt iepriekš man bija tikai viena monētas pusīte, un tagad es esmu ieraudzījis arī otras monētas pusīti. Līdz ar to tā izēja ir patiesībā vienkārši arī atzīt un pašam izskaidrot. Jā, es tiešām nezināju, vai es negribēju tajā brīdī zināt, un tagad es patiesībā esmu ieraudzījis papildu informāciju un atzīstu, ka tā bija mana kļūda. Jā, vai tev bija taisnība īstenībā, un es tev pārliecināju pretēji. Un tas ir grūti izdarīt. Ļoti grūti. Bet tad, kad tu sāc jau to pieņemt, ka tas ir tāds kā tev izaicinājums, pašam sev izkāpt no tās komforta zonas, īstenībā tas otrs cilvēks vienmēr to ļoti jauki uztver. Ka viņam kāds pasaka to, ka sorry, man nebija taisnība, tev bija taisnība. Tas, ko es esmu novērojis, ka pārsvarā tie cilvēki pat grib kaut kā tevi attaisnot arī. Jo viņi sajūtās tā kā ļoti jauki, ka tu to esi izdarījis, un viņi kādā gadījumā negrib, lai tu jūties tagad slikti. Un tad es redzu, ka citreiz viņi tā, nē, bet tev arī bija labi punkti un tā. Jā, bet tā jau arī ir. Man liekas, tas ir tas cilvēcīgums, un man liekas arī kaut kādā ziņā caur kļūdām vispār tā dzīve veidojas. Es zinu, ka es bieži vien gandrīz esmu sev apstādinājusi no rīcības, lai man nebūtu jānonāk punktā, kur potenciāli man jāatzīst, ka es kļūdījos. Un tad tu domā, kas ir tas trakākais, un tad tāds kauns. Bet arī kauns arī ir tāda gaistoša lieta, kas baigi nefunkcionē. Bet tas ir, zināms, mums gēnos ir ielikts vēsturiski, ka mums ir jāizdzīvo. Mēs izdzīvojam komunās, sabiedrībā, un mums ir bail no šīs izstumšanas, jo tad, man liekas, tas mūsu tās smadzenes, kuras atbild par to pašsaglabāšanās instinktu, saprot, ka mēs varam neizdzīvot. Līdz ar to tu negribi pievilkt cilvēkus, tu negribi, ka viņi par tevi slikti domā. Tas tevi noved pie tā, ka līdz ar to tu negribi kļūdīties, jo, ja tu kļūdīsies, viņi domās slikti par tevi. Ja viņi domās slikti par tevi, un tad aiziet visa tā ķēdīte. Un tad es cenšos reiz sev pati to vienkārši atgādināt un pārraut. To, ka, hei, mēs nedzīvojam tā kā 300 gadus atpakaļ, kur mums bija jādomā tiešām par izdzīvošanu. Šodien pat ja pēkšņi visi cilvēki tev apkārt pasaka, es ar tevi vairs nerunāšu, nu labi.
nekas jau nemainīsies. Tu tik aizies uz veikalu, tu nopirksi sev pārtiku, tu atradīsi citus draugus, jo ir tā kā, es atvainojos, tik šausmīgi daudz cilvēku pasaulē, ka beigās jau tā ir, ka mēs vienkārši baidamies ne jau no tā, ka mēs izgāzīsimies, bet baidamies no tā, ka ko citi par mums padomās, kad mēs izgāzīsimies, un ka tad viņi mūs tā kā atgrūdīs vai kā tam līdzīgi. Bet arī tu esi minējis, ka tevī mīt perfekcionisms, un es kā cilvēks, kurš ir perfekcionists in recovery, gribu tev jautāt, kā tas iet roku rokā ar šo milzīgo drosmi arī, kas tev ir drosmes pārvarēšana. Man liekas, tas ir tas iespaidīgais, ja tu arī izjūti sevī to perfekcionismu. Tas perfekcionisms jau īstenībā ir savā ziņā kaut kāda šī, man riebjās vārds trauma, bet īstenībā tie jau ir kaut kāds, kur tev liekas, ka tev visu laiku ir jāperformē, kur tev visu laiku ir jāparāda pats labākais no sevis. Un tā jau ir kaut kāda šī aizpildīšana, kad mēs negribam kāds padomā, ka tu neesi taču perfekts, vai ne? Bet es saku, es to vienkārši vienlaicīgi man stiprāka sajūta ir par to, ka man gribās eksperimentēt, man ir tāda jocīga arī sajūta, man savā ziņā patīk, ka cilvēkiem es nevisai varbūt patīk, viņiem liekas tā kā, nopietni, tu to darīsi, tu neko no tā nesaproti. Un man tas iedod tā kā to kaut kādu to sajūtu, kā watch me. Un kas arī droši vien ir ar to pašu bišķiņu saistīts, jo vienlaicīgi es esmu iekšā tā kā pārliecināta, bet es varu, man izdosies, man tā kā sanāks. Un tad tu tur ieslēdz to savu kaut kādu, nezinu, vai tas ir perfekcionisms, bet tu ieslēdz šo un tu zini, ka tā kā, bet es taču varēšu. Bet tas viss vijās kaut kur tā kopā ar, es nezinu, kaut ko, ka tev gribās kādam arī pierādīt, jā, ka tev vajag to, ka nē, tu man netici, es izdarīšu tāpatās. Bet vai tam ir arī, tu esi iepriekš minējis, ka taviem vecākiem ir tāds liels svars tajā, kādēļ tu uzdrīksties arī kļūdīties, un vai tas arī šī watch me sajūta arī ir tā kā ieaudzināta, kad tu pierādi, vai tas ir kaut kā citādāk vecāki ir iesaistījušies? Interesants jautājums, es tā neesmu par to aizdomājusies, jo man vecāki bijuši tādā ziņā tādi ļoti atbalstoši tīri tajā, nevis, ka viņi saka, tev viss sanāks. Tā viņi nekad nav teikuši, tev viss sanāks, viss būs labi, bet viņi vairāk par tā, ej un dari. Tā kā, kāpēc tu vēl sēdi? Tā kā ej un dari, bet ne par to, ka viņi man paijā tur kājiņu un saka, man viss izdosies un viss būs labi un tu esi pat labākā meitenīte pasaulē. Nē, tā nebija. Vienkārši vienmēr bija kaut kā par to, ka man īpaši mammai bija tāds, bet aizej un izdari. Tas taču ir tā normāli, tas nav nekas pat īpašs. Tāpēc tas watch me ir interesanti, no kurienes radies. Jā. Varbūt tas, ko mēs par tevi runājām pirms tam aizkulisēs, ka tev kāds kādreiz tomēr arī kaut kur nenotic, kaut vai balstoties uz kādiem stereotipiskām lietām, paskatoties uz tevi. Un tāpēc tev gribās, tā kā, jā, es zinu, ka tu man netici stereotipisku iemeslu dēļ, tāpēc man gribas pierādīt pretējo. Iespējams, ka tas ir, bet es domāju, tas ir viss tik ļoti sakombinēts kopā un tik sarežģīti tur mikšļi, kas mums galvā notiek. Bet jā, katrā ziņā es no tā visa gūstu tiešām tādu kaut kādu baudu un adrenalīnu. Es tikko starp citu šo pieminot. Es biju tajās apmācībās ar braukt pa autotrasi, kur šis te Valters Zviedrs apmācīja. Un tas, ko es arī sapratu, ka īstenībā, piemēram, mani visvairāk nomierina, es esmu mēģinājusi jogas un meditācijas, bet mani visvairāk nomierina tieši tādā autosportā šāds treniņš, kur patiesībā pēc tā es pēkšņi izjūtu absolūtu miera sajūtu, ka tur ir kaut kāda šī te kontrole. Tev liekas, ka tas auto, viņš ir spēcīgs, viņš ir jaudīgs, viena maza kļūda un tu vari būt sienā biķernieku trasē. Un tad, kad tu viņus ir pārvaldījis, un tu esi ar katru apli palielinājis ātrumu, uzlabojis tur katru pagriezienu, pirmkārt, tu nevari domāt par neko citu, tur ir absolūts fokus. Un pēc tā es izjūtu tādu absolūtu mieru, kur arī ir kaut kāda šī kontrola un adrenalīns. Tātad patiesībā man iedod miera sajūtu. Kaut kādā ziņā. Bet man liekas, tieši tādā situācijā arī tā sajūta, ka ir tik viegli kļūdīties vienkārši. Bišķiņ pagriež stūri, un tu esi tur. Arī, man liekas, ir daļa, īstenībā interesanti, izvairīšanās no kļūdām var būt daļa no
nezinu, mieru iegūšanas. Tas jā, kaut kāds adrenalīns. Jo man tur bija kļūdas, es kaut ko, kur man tas treneris paskatījāmies un patestējām jau, zini, robežas jau, kur drīkst, kur nedrīkst. Bet par kļūdām runājot, vai tev ir kaut kāda situācija, kur, tu tagad atskatoties varētu teikt, jā, bet šeit es baidījos, ka kļūdīšos un īstenībā arī kļūdījos? Es domāju, ka tik daudz, ka man nav uzreiz tāda konkrēta piemēra, jo jums ir daudz lietu, jūs zināt, piemēram, kaut tajā pašā arī Oksdrive laikā, mēs ļoti daudz ko eksperimentējām, mēs ļoti daudz ko mums liekas, ka vajadzētu šitā, ir skērī, piemēram, tur cenu maiņu politiku. Un patiesībā tad, kad tu pieņem to lēmumu, izdari, un pat ja tu saproti, ka tas nebija tik labs lēmums, vajadzēja citādāku, tu īstenībā pēc tam saproti, ka mēs pārāk daudz lieki pārdomājam to visu. Ka pa lielam ir reti kurš lēmums, kuru tu nevari tā kā atgriezt atpakaļ un viņu mainīt. Ļoti reti kurš. Mūsu gadījumā tur bija tiešām tāds, mēs bijām sākuši visu to biznesu ar vienu cenu politiku. Un mums likās, ka tagad, ja mēs mainīsim, ka cilvēki tā kā vairs nebrauks ar mums, viņi ies prom. Bet mēs sapratām, ka esošā cenu politika mums nestrādā, mums tā kā viņi nes principā zaudējumus. Un nav variantu, ir jāmaina, bet mēs, man liekas, kaut kādus 3 mēnešus par to diskutējām, jo bija bail mainīt, kad cilvēki aizies prom, bet no otras puses saprot, bet ja tu nemainīsi, biznesa nevarēs pastāvēt ilgstoši. Un tad mēs beigās pieņēmām to lēmumu, mēs nomainījām tās cenas, un bija ļoti liela daļa cilvēku bija ļoti neapmierināti. Bet beigās tāpat tās cilvēki brauca. Un mums līdz ar to bija daudz labāks bizness tajā brīdī. Līdz ar to tas nav par to, ka tā kā nesanāca, bet pēc tam mēs skatījāmies atpakaļ un mēs domājam, kāpēc mēs tik ilgi novilkām, marinējām, bet tā bija tā baiļu sajūta, kas, ja tiem klientiem nepatiks. No vienas puses tā ir laba īpašība, jo man vienmēr gribās, lai klients, kurā biznesā, kurā es esmu, man gribās, lai klients ir ļoti apmierināts. Man gribās, lai viņš ir pats priecīgākais, lai viņam liekas, ka šis ir pats labākais servis, pats labākais uzņēmums, un vispār nekur citur neiešu. Bet vienlaicīgi tā kā, īpaši, ja tas ietekmē tavu biznesu, tad tev ir jāpieņem tas arī skarbāks lēmums tajā brīdī, un vienkārši nav variantu. Un tad, ja tas klients aizies prom, labi, bet tu tāpat nebūtu izdzīvojis ar to iepriekšējo, piemēram, cenu politiku. Tā ir kaut kāda mana tāda komentārs, jo uzreiz es tā neatceros kaut kādas konkrēta lieta, kur mēs baidījāmies, un tad tas izrādījās, ka kļūda. Bet es domāju, tāds bija, biznesā visu laiku tev ir kļūdas. Non-stop. Bet labi, tad varbūt pretēji, kur tu baidījies, bet tev bija tāds, tas riktīgi ir atmaksājies, ka tu pārkāpi tām bailēm. Kas, man liekas, gandrīz visu tavu dzīvi, vismaz klausoties intervijas ar tevi. Atkal, grūti uzreiz ir tā atsaukt atmiņā tādus konkrētus piemērus. Piemēram, bija ļoti bailīgi, ka mēs likām Porsche Taycanus. Tas bija par Oksdrive laiku, jo vienkārši tagad NG-salā mums ir tikai pusgads, tur ir mazāk tādu notikumu. Tad, attiecīgi, tur Oksdrive laikā mums bija ļoti bailīgi. Mēs saprotam, mēs ņemam no Porsche salona 2 Porsches, kurus mēs nepērkam. Mums viņi ir jāatgriež atpakaļ Porsche salonam, tādā pašā stāvoklī, kā mēs viņus paņēmām. Un tad mēs tur domājām, vai tā nav kļūda, vai nebūs tā, ka beigās mēs būsim tā ieberzušies ar tādām izmaksām, ka viss būs slikti. Bet beigās bija tā, ka īstenībā tas mums pacēla to zīmolu tik augstu kā nekad. Mums bija ļoti daudz attiecīgi šo te lejupielāžu aplikācijā. Un mums, protams, bija arī cilvēks, diemžēl brauca pa meža ceļu un viņam ieskrēja dzīvnieks, bet aizmugurējā mašīnas daļā. Līdz ar to tas cilvēks tā kā nebija pat īsti tajā brīdī vainīgs. Tas dzīvnieks, diemžēl, izskrēja uz ceļa. Bet tas bija tāds veiksmīgs iznākums. Un otrs, īstenībā, kamēr es stāstu, atcerējos uzreiz otru, tas arī ir vēl no tiem pašiem carsharing laikiem, ko es tev jau minēju, ka šī avārija, kas notika, bija ļoti visos mēdījos, trakā avārija jaunajā gadā, viss slikti, un viņa bija visos mēdījos, visos iespējamos. Man liekas, nebija neviens pat mēdījis, kuru lasa 5 cilvēku, kurā tas nebija ielikts. Un tad, kad tas īstenībā notika vietā, Ganību Dambiju un Bukultu ielas stūrī, bet viņš bija tik dziļi iekšā sētā tā automašīna, ka viņu no ielas vispār nevarēja redzēt. Attiecīgi, neviens mēdījis pat nebija uzzinājis, ka šāda avārija notika. Bet mēs paši pieņēmām lēmumu kopīgi, ka sapakojam ar visiem video no braukšanas brīža un nosūtam visiem mēdījiem. Un mēs vienkārši iedevām mēdījiem, palaidām. Un tas ir tāds ļoti liels risks, jo tas ir tāds
it kā negatīvais PRs, jo tā tad ar mūsu mašīnu ir braucis kāds, kas ir pālīgi izraisījis milzīgu avāriju, bet tas rezultējās tajā, ka šī te kampaņa ienesa vislielāko lejupielāžu skaitu. Oh, wow. Vienkārši mums nebija tik daudz lejupielādējušu aplikāciju, kā pēc šīs ziņas par lielo avāriju. Tur vienkārši tas bija tā kā rekordcipari, kas nāca iekšā mums jauno klientu. Un, līdz ar to, jā, nu, tur bija tas bija tāds risks. Tas bija baigais. Bet interesanti, tas ir tāpēc, ka it kā negatīvas ziņas ir smuki pasniegtas. Nu, kas ir tas? Cilvēki vienkārši, zin kā, mums jau nebija budžeta mārketingam īsti. Mēs laiku spēlējāmies pārsvarā ar influenceriem, ar kaut kādu tur vienu kampaņu, mēs vienu reizi palaidām, bet mums nebija tādu budžetu tiešām mārketingam. Un līdz ar to šī ziņa aiznesa to, ka eksistē Oxdrive, kurā ir Teslas visiem, kuri nezināja par mums. Un cilvēki pastāsta, ir carsharings ar Teslām? Es tūlīt apskatīšos. Un tas bija tas, kas tā ziņa aiznesa vienkārši to, ka pēkšņi, principā, visa Latvija uzzināja, ka eksistē tāds Oxdrive ar Teslām. Bet par PR runājot, tas man vienkārši atgādināja. Es gatavoties šai intervijai arī noskatījos tavu, kas skaitās Fuck Up Nights. Jā. Un es tā smējos tiešām līdz asarām par to interviju krievu valodā. Arī tāpēc, ka mana krievu valoda ir vienkārši ļoti skumjā līmenī. Un es vienkārši domāju, arī tas, kā tu to pasniedzi, ar tādu vieglumu, ka man liekas, ka, pa lielam arī, kad es tev uzdodu šos jautājumus par kļūdām, man ir tāda sajūta, ka tev tās bailes kļūdīties vairāk transformēs iekšā kā tāds challenge. Jo citādāk es nezinu, kā var aiziet uz interviju krievu valodā, īsti nepārzinot šo valodu. Bet kā tu tā kā atceries to sajūtu vai situāciju? Tieši no tās intervijas? Jā, man... Var jau būt, ka man trūkst kaut kāda šī daļa, kas atbild par to tomēr izdzīvošanas instinktu. Es domāju, viņi kaut kur tajā ģenētiskajā kodā pie dzimšanas netika ielikts. Jo, kad man piezvanīja un piedāvāja, viņi saka, bet būs krievu valodā, nu labi. Es tā kā nedomāju par to, nu labi. Jo mana tā pirmā doma ir, protams, tā kā mēs tagad palaižam jaunu biznesu, man vajag visus mēdījus iespējamos, tā kā visus vienalga kādā valodā, nu tā kā man vajag, lai visi par mums runā. Es domāju, ja man piesniegt, man doma būtu, vai tos 4 teikumus, kurus māku krieviski, kas var pateikt tā, ka tas reprezentē manu domu. Bet man ir arī noteikti tas kaut kādā ziņā šis te, es vienkārši Latvijas tas delusional sajūta, ka man, man tiešām likās, ka es sajies. Es varēšu, un tad, protams, tu redzēji. Es ļoti izbaudīju, un tas man arī iedvesmo dzīvē vairāk nedomāt par to tādā. Jo nekas slikts jau nebija. Es nezinu, vai tur kaut kas slikts no tā nebija. Drīzāk, es jau pat to pati pēc tam izliku publiski. Viens pat nebūtu zinājis par to. Es jau pat to pēc tam publiski pasniedzu un visiem stāstu. Un man liekas, tā ir vēl viena lieta. Ja tu pats īstībā pasmējies par tām savām kļūdām, neviens cits jau vairs par tevi nevar smieties. Es jau biju pirmā, kas jau pasmējās par to. Man arī, piemēram, tā arī klausoties tos Fuck Up Nights stāstus, nevienā momentā nav nosodījumu vai kas. Man liekas, arī visiem, gan auditorijā, gan klausoties tev, ir tā sajūta, ka tu jau zini, kāda ir tā sajūta, kad vairāk ir tāds, bet viņa aizgāja. Es domāju, es būtu ar tulku tur. Es paņēmu līdzi savu co-founderi, kur man likās, viņš nedaudz labāk saprot to krievu valodu, tāpēc iesim abi kopā. Kopā tur ir vairāk teikumu, ko salikt. Viņš arī paņēma, viņš bija izvilkt, un tas bija tas rēcīgākais, ka ir latvietis un igauns, un igauns runā bišķi labāk nekā latvietis. Bet galvenais, ka viņš vēl ir igaunis. Tas ir tas, ka igauņi it kā runā sliktāk kā latviešu krievu valodā. Bet tāpat viņam jau arī tur bija benzin, paņem vienkārši vārdu un uztais to akcentu, un tad ir krievu vārds. Ļoti labi. Es tiešām priecājos, ka tu to pateici, ka šo stāstu vajadzēja pasaulē zināt. Bet vai tev vispār, vai tu domā, vai tu uzskati, ka ir iespējami panākumi bez kļūdām? Es domāju, ka nē. Pilnīgi nereāli. Man liekas, es nezinu, vai ir piedzimis tāds ģēnijs, kurš tā kā nekļūdītos un visu mācētu no pirmā. Jā. Es domāju, tas nav iespējams. Un ja kāds saka, ka ir, es domāju, ka viņi slēpj vienkārši savas kļūdas. Vai arī viņi ir viņi nepamana, ka tā ir kļūda. Man liekas, ir cilvēki, piemēram, kas melītos kļūdu, un tāds,
Paklapīt. No tāda viedokļa, jā, ja mēs to definējam šādi, tad noteikti ir cilvēki, kuriem liekas, ka nē, viņi nav pieļāvuši kļūdas. Bet tā, protams, tas ir, man liekas, pilnīgi neiespējami. Tad uz šīs nots uzspēlēsim vienu spēli, kas saucās When Life Gives You Lemons. Jā, es redzu, ka viss jau ir kā citādi. Jā, un tā doma ir tāda, ka tur ir situācija, un tev ir, tu izvilksi tur lapiņu, un tur ir situācija, un it kā negatīva. Es nezinu, varbūt izlasīs to, kas ir ļoti laba situācija. Un tad vienkārši es gribētu dzirdēt tavu skatījumu, kā šo situāciju var padarīt kā īstenībā pozitīvu, no negatīvas. Jā. Tu vari paņemt arī vairākas, jo mēs varēsim vairākas pārunāt. Tad varam vaļā. Tā, tu ilgi runā ar cilvēku, kuram neatceries vārdu. Tik bieži esmu bijusi šajā situācijā. Tik ilgi, kad jau ir nepieklājīgi vēlreiz pārjautāt. Pēkšņi tev ir šī persona jāiepazīstina ar citiem. Ārprāts, tā kā tu izvilki tā, it kā tu zinātu burtiski manu katru pasākumu. Es vienkārši no pieredzes uzrakstīšu. Es esmu šādās situācijās bijusi diezgan daudz. Mans veids ir tāds, ka tajā brīdī, ja man ir jāiepazīstina, atkarīgs ir, protams, tā persona, kas pienāk klāt, ar kur man jāiepazīstina. Ja es zinu viņai vārdu, tad es parasti to mēģinu kaut kā tā izspēlēt tā Jānis un ļoti lēni pārēju pie otra, ka tas otrs cilvēks jau stiepi roku. Viņš pats saka savu vārdu. Tāpēc es vienmēr iepazīstinu ar to cilvēku, kurš pienāk klāt, lai tas paspētu pateikt savu vārdu. Visu šo pierakstu, jo šis noderēs mums visiem. Tas ir viens, kā es esmu mēģinājusi tajā brīdī iepazīstināt. Un otrs, ja es saprotu, ka es tiešām nezinu vārdus, tad es tā ļoti dabiski un naturāli vienkārši sāku uzreiz runāt par lietām, ko abi dara. Starp citu, tu zināji, ka viņš dara to un šo. Tu zināji, ka viņa dara to un šo to. Un tajā brīdī tev ir tas iespējas, ka es vienkārši aizmirsu pieminēt jūsu vārdus, jo man liekas tik exciting, ka tu dari to un tu dari to. Jūs zināt, ka jūs īstenībā varat kaut kā sakonektēt. Un tad viņi paši iepazīsies. Un es esmu tajā brīdī tas saucamais facilitator, kurš vienkārši nenosauc vārdus, bet es pastāstu, ko tu dari, jo parasti ir tā, ka es neatceros vārdu, bet zinu, ko tas cilvēks dara. Kaut ko jau mēs parasti zinām aptuveni par šo cilvēku. Tad šī nav kļūda, tas ir risinājums. Jā. Un tas ir īstenībā, es arī mēģinu mācīties par to, kā tos vārdus atcerēties, bet man liekas, tā ir lielākā daļai cilvēku, tā ir problēma atcerēties tos vārdus, ka mēs bieži nepiefiksējam. Man bija viens pasākums, kurā es vienu meiteni visu laiku saucu nepareizā vārdā. Un viņa man neko neteica, un pēc tam es izdzirdēju, kāds cits viņu sauc, man liekas, par Baibu, un pēkšņi izdzirdēju, kāds viņu sauc par Ilzi, un es tā, viņa man neko neteica, un es viņai saku, Baiba, klausies. Es zinu tos drausmas, tam vajadzētu būt nelegāli, kad tu uzreiz vienkārši atzīst, man tā nesauc. Jā, es domāju, varbūt, ka viņa nesaprata, ka es tā kā īsti ar viņu runāju, varbūt viņai laiku likās tā kā jocīgi, kāpēc viņa ir skās uz mani, bet runā ar kādu citu. Iespējams, ka viņai tā atkal likās, bija tā sajūta radusies. Bet es mēģinu kaut kā tos vārdus piefiksēt, bet tas mums ir kaut kāds smadzenēs kaut kāds, kad tu atceries visu citu, tikai ne vārdu. Arī tik fokusēt ar sevis iepazīstināšanu varbūt arī, kad tev ir tāds, esmu Dārta, un tad blank vienkārši galvā kaut kas. Jā, bet tas, kas ir interesantais, tu man pasaki savu vārdu un ko tu nodarbojies, bet es atceros, ko tu nodarbojies. Bet es neatceros vārdu, bet es atceros, ko tu dari. Un tad es vienmēr pēc tam pasāku, tā meitene, kas dara to un to un to un to, un tā kā atceries. Un tad ir tie visādi hacki, ko, protams, internetā ir rakstīts, ka es mēģinu tā tagad pasākumos pēdējā laikā. Es klausos, fokusējos tikai uz to, un tad viņi varbūt gaida manu vārdu, bet es jau savā galvā mēģinu atkārtot 3 reizes viņu vārdu. Bet ļoti labi, es arī šos visus nočiepšu priekš sevis. Un otrs, vai arī es cerēju pārprasu. Agrāk man bija nērti, tagad es mācos, ka tas nav nērti. Es tev iepazīstu. Kā bija vēlreiz vārds? Un īstenībā tāpēc, ka tajā brīdī smadzenes vienkārši izslēdz. Un tad cilvēks saka, un tad gan tu atceries. Tad gan tu atceries. Tā, aizmirsti dzimšanas dienu tuvam draugam, savam partnerim. Es īstenībā neaizmirstu, zinu kāpēc, jo man ir tāda aplikācija HIP, un es tur saliku, un līdz ko mums vienmēr arī ir jauns darbinieks, es momentā paņemu no viņa personas koda, ielieku dzimšanas dienu uzreiz HIP aplikācijā, un tur viņš informē man 2 dienas iepriekš, dienu iepriekš un tajā rītā. Tā kā pārsvarā es neaizmirstu šī iemesla dēļ, bet ja es aizmirstu,
Vārdienas tās gan regulāri aizmirstu. Es vienmēr apsveicu savu tās, saku, es tev pagarināšu tūlīt tavus svētkus. Ļoti labi. Un mēs svinēsim arī tur šodien, un es tev vēlu, un tad es tur aprakstu. Es arī cenšos tā kā vienmēr tos aprakstu tādus personīgākus uzrakstīt un tā. Bet es vienkārši atzīstos, ka sorry, tā kā galvenais jau ir labāk pēc tam apsveikt kaut vai 3 dienas vēlāk, nekā neapsveikt vispār. Jā. Ja tu neapsveic vispār, tad ir tiešām, liekas, otram cilvēkam rasties sajūta, redz, kā tu pavisam aizmirsti. Bet, ja tu atceries 3 dienas vēlāk, jā. Bet arī šis ir labs tāds, ja tā ir gadījies, tad pozitīvais ir tas, ka tu vari apgūt visādas aplikācijas, kuras tev var palīdzēt atcerēties šo visu. Tā es vēl ārā? Ja tu vēlies, mēs varam vēl Man iepatikās. Davai. Es vēl kādu varētu izvilkt. Cik tev ir atvēlēts laiks šim? Mēs varam kaut vēl līdz... līdz beidzās lapiņas. Tātad, šis ir reāli fun. Kāds sociālajos tīklos tev atsūta nepatīkamu komentāru par tavu darbu vai izskatu? Ignorēju. Šis ir tā kā absolūts ignors. Bet tu vispār lasi vai komentārus vai tas... Šajā Instagramā jā, jo tur kaut kā Instagramā es esmu pamanījusi ir ļoti kvalitatīva publika. Un TikTokā ir tas saucamais trash. Un tad TikTokā es ļoti bieži nelasu, kādreiz izlasu, vairāk tādam iziet cauri un saprast, ja kāds ir tāds super agresīvais un rupji kaut ko saka, es viņus vienkārši nobloķēju. Es neredzu jēgu, kāpēc tev vajadzētu skatīties manu saturu, ja tu gribi tādu reāli, nevis vienkārši, kā man nepatīk, ko tu dari, vai man nepatīk, kā tu izties, tādus es nebloķēju. Bet tādus, kas tu tiešām rupji, pazemojoši tevi tur grib pateikt, nosaukt visvecākajā profesijā un tā tālāk. Tad priekš kam? Bet tā es pārsvarā nē, Instagrams ir tas, kur es zinu, ka tur jau ir ļoti kvalitatīva publika, un es ar viņiem uzreiz arī atbildu, jo es gribu to komunikāciju, bet ja kāds uzraksta kaut ko negatīvu, kādreiz arī Instagramā, es vienkārši ignorēju. Kā mēs ar tevi arī runājām iepriekš, kad tā ir varbūt arī ziņa, ka tu dari kaut ko pareizi, jo ka tu esi tik svarīgs, ka kādam arī gribas kaut ko sliktu uzrakstīt. Un ir arī boti, kas raksta visādi figņu palielam. Es atvainojos par valodu. Jā. Bet kādam, kas šobrīd ir tādas drosmīgas izvēles priekšā, bet baidās, ko tu ieteiktu? Protams, ļoti atkarīgs no situācijas. Tas ļoti liels vispārinājums. Izdomāsim situāciju. Es šo situāciju jau iepriekš izmantoju kā piemēru, tad lai iet. Pēters strādā saldējumu veikalā un viņš grib pamest, lai taisītu savu biznesu, bet viņam tur nav baigi daudz līdzekļu tur iekrāti tam. Te, man liekas, ir ļoti vienkārši. Tu neej prom uzreiz. Tu īstenībā, kas izklausās droši vien smieklīgi, jo liktos, ka es teikšu, ka, protams, ej prom, bet nē, tu patiesībā strādā, tu saliec savu visoptimālāko grafiku, lai tev visu laiku nāk kaut kādi tomēr ienākumi. Pa vakariem un brīvdienām tu izdari visu tā, lai tu tiešām redzi, es esmu uztaisījis, nezinu, piemēram, viņš gribētu taisīt internetu veikalu. Es esmu uztaisījis jau internetu veikalam lapu. Es esmu sagatavojis jau visus, kur man vajadzēs iepirkt kaut kādas preces vai neiepirkt preces, tur, nezinu, savākt cilvēku tos ēpastus. Protams, tas vārds citreiz ievilkties tajā, ka cilvēki novelk garumā, bet es noteikti neatbalstu to, ka tu uzreiz ej prom. Bet tu izdari visas tās mazās lietas, lai tev nav tā, ka beigās tu sāc to bizīti, un tad tu esi, nezinu, pusgadu tajā biznesā, un biznesa neaiziet uzreiz pirmajā pusgadā. Kādreiz aiziet, kādreiz nē. Un tad tev tomēr jāsāk meklēt darbs. Un tas, man liekas, daudz vairāk demotivē nekā, ja tev vienkārši nākas pusgadu, tagad vairāk iesvīst, tāpēc pa dienu jāstrādā saldējuma veiklā un vakaros reāli jātaisa tā mājaslapa, un arī brīvdienās jātaisa tā mājaslapa. Tāpēc es teiktu tā, ka dari, do it, tikai vienkārši nospraud konkrētu to deadline. Jo, ja tu to vienkārši izvilksi, to, ka šovakar nē, brīvdienas par nezinu, kaut ko citu gribās padarīt, tad, protams, nekad nesāks. Tu nospraud, man tagad ir jāiet prom 31. decembrī. Un tev līdz ar to nav variantu. Līdz 31. decembrim tev ir jāsagatavo viss tā, ka tev ir jau kaut kāda nauda nāk iekšā, vai vismaz jau tu redzi, ka būs, 100% būs. Un tad viss, un tad tu ej prom jau. Ok, tad visiem tagad, kas strādā saldējuma veikalos, ir plāns. Lai gan, man liekas, tur varētu būt forši strādāt. Bet jebkurā gadījumā... Jo tu jau domā, ka tu varēsi ēst tos visus saldējumus. Jā, es jau gaidu. Bet, es noslēdzot arī gribu... Tas īsti nav varbūt pat kļūdas tēmas, tā teikt, ietveros, bet bišķiņi ir, jo man liekas, ka mēs gribam... Mums liekas, mēs skatāmies tev, mums tāds, bet jā, tu esi veiksmīgi. Tev, tā kā, ja es tā darītu, man tā nebūtu, bet
Man ļoti patīk tas, ko teici, un tas ir īstenībā tas citāts, ko es aizkadrā tev teicu, ko es esmu tālāk jau padavusi tālāk, kad es pat nezinu, vai tas ir tavs oriģinālais citāts, bet liec sevi pozīcijā, kur veiksme var pie tevis atnākt. Nevis domā, ka ir tas mistiskais veiksmīgais cilvēks. Man tas tā kā tiešām saslēdzās, ka jā, ka veiksmīgi cilvēki ir tie, kas ieliek sevi tajā pozīcijā, lai tā veiksme atnāktu. Jā, es tam esmu absolūts, ticu tam līdz pēdējai savai šūniņai, ka citādāk nevar. Paldies tev, Egi, paldies jums klausītāji un skatītāji, paldies arī Eleforti par telpām un tiekamies jau citā epizodē. Paldies!